Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Gudrība katrā dzīves situācijā. Šodienas rakstu vieta. Bijība tā kunga priekšā ienīsta nelāgo, ienīsta tukšu iedomību un augstprātību, ikvienu ļaunu ceļu, un manī mīt naids pret netaisnām un neīstām runām. Salamana pamācības 8. nodaļa, 13. pants. Šodienas pārdomas. Svarīgākais, ko vispirms vēlos paskaidrot par dievbijību, tai nav nekāda sakara ar bailēm. Dievs ir mīlestība un mīlestībā nav baiļu. Bet ko nozīmē bīties Dievu? Daudziem bijība saistās ar godu un cieņu, un tas ir pareizi. Taču vēlos vērst tavu uzmanību uz vēl kādu bijības aspektu – ienīst ļaunumu. Ko nozīmē ienīst ļaunumu? Tas nozīmē turēties tālāk no tā, ko Dievs ienīst, un izvēlēties mīlēt un sekot tam, ko Viņš mīl. Šī izpratne pieaug, veidojot ciešu sadraudzību ar Dievu, Svēto garu. Tieši Viņš ir Tēva sūtītais palīgs, kurš māca tev visas lietas un vada tevi visā patiesībā. Apņemies ticēt Viņa klātbūtnei tevī un iepazīt Viņu kā savu mīlošo padomdevēju katrā situācijā. Kad lasi Dieva vārdu Bībeli, ļauj Viņam tev atklāt patiesību. Tā tu iegūsi dievbijīgu gudrību katrai dzīves situācijai un spēsi atšķirt labo no ļaunā. Šodienas lūgšana. Tēvs, es pieņemu Tavu mīlestību, kas aizdzen visas bailes. Paldies par Svēto garu, kas mājo manī un māca man visas lietas. Es apņemos izzināt Tavu gribu, novērsties no ļaunā un ienīst to, ko Tu ienīst. Paldies, ka Tu atalgo mani, dodot man šķīstu gudrību katrā dzīves situācijā. Jēzus vārdā. Āmen.